Es jums varu ieteikt klasisku 2000. gada komēdiju trileri. Tur galveno lomu spēlē Agris, kurš arī vēl tād kā spēlētājs cenšas tikt pie bronzas. Ir tēva un dēla saspīlētās attiecības. Pasmieties var brīdī, kur Sniķis iedod interesantu dāvanu. Bet nu punkts uz I ir lāzera stars Ulda sejā. Dodu filmai 5 acis. Izlaiduši uzvaru no rokām pirmajā spēlē, Buki manāmi sarežģīja savu uzdevumu, un nākamajā dienā Liepājnieki bija jāņem. Citādi Višņeviča komandai Liepājā pietiktu ar 1 uzvaru. Uz Jāņa Graudiņa grozu tūlīt no tālās distances atbildēja Uldis Višņevičs. Otrās ceturdaļas sākumā ļoti skaistu Galvanovska piespēli 2 punktos diemžēl nespēja pārvērst Rudzītis. Ar to iezīmējās mājinieku pirmā krīze. Māris Ciskovskis 2 reiz pēc kārtas bija precīzs no 3 punktu līnijas, bet Māris Sniķis bija neapturams no groza apakšas, plus 8 viesiem. Nervi neizturēja Rolandam Liepkalnam. Tikai minūti pirms lielā pārtraukuma Galvanovskim izdevās iemest mājinieku pirmo tālmetienu. Tomēr pēc pirmā puslaika 6 punktu handikaps tik un tā viesiem. Ārkārtīgi veiksmīgā Galvanovska spēle. Otrā puslaika sākumā visu apgrieza kājām gaisā. Liepājas pārsvars izkusa vienā rāvienā, un pēc tam, kad Agris vienā uzbrukumā guva uzreiz 4 punktus, ar 6 vadībā izvirzījās jau laukuma saimnieki. Neraksturīgi Liepājniekiem tie demonstrēja arī ražīgu komandas sadarbību, kā rezultātā Uģis Viļums īsi pirms pēdējās ceturdaļas ar 2 punktiem vadībā atkal izvirzīja viesus. Pēdējās 10 minūtes aizritēja ārkārtīgi saspringti. Nervi vēlreiz neizturēja Liepkalnam, bet šķietams atrisinājums nāca 55 sekundes pirms beigām, kad no tālās distances precīzi bija Ciskovskis, panākdams 4 punktu pārsvaru. Atbildes uzbrukumā Graudiņš iemeta tikai 1 sodu, bet Višņevičs kļūdīties piespieda skatītāju raidīts sarkans gaismas stars. Otrais mēģinājums veiksmīgs, bet Buku cerības šķietam izplēnēja līdz ar Rudzīša neprecīzo metienu. Tomēr tas vēl nebija viss. Ar neizskaidrojumu metienu atmuguriski pāri galvai dāvanu mājiniekiem pasniedza Sniķis. Buki to tikai gaidīja. Momentāls pretrieciens, bumba pie Galvanovska metiens un acīmredzamais, neticamais. Tā ir grozā. Pret Agri ir pārkāpti noteikumi un 16 sekundes pirms spēles beigām viņam būs tiesības arī uz 1 soda metienu. Diemžēl, jau otro vakaru pēc kārtas veiksmi no Bukiem novērsās. Bumba lidoja grozam secen, bet atlikušajā laikā 1 soda metienu realizēja Višņevičs, abus Ciskovskis, un pie -4 garām grozam lidoja arī Rudzīša izmisuma metienus. 81-77. Vienalga, ko viņi te bļauj man, ka Ciskovskis ir muļķis un nemāk spēlēt, bet es to pierādīju, ka es māku laikam kaut ko darīt basketbolā. Jau nekas vairs neatliek. Viņiem tagad pēdējā uzvara palikusi it kā. Es domāju, viņiem būs daudz lielāka mandrāža nekā mums, un mums tikai jācīnās. Jebkurā gadījumā mums liels gandarījums, ka es viņam aplausu ragus. Viņam pārāk lieli viņi ir izauguši. Cik tad ilgi dzīvos uz Valda Valtera cilvēkiem? Cik ilgi?